Čau, čau visiem! Kejo poker un opti, bet poker komunas biedriem. Nu, čau, sveiciens no MC jums. Nu, ko es esmu nepilnas 2 nedēļas Lasvegasā. Nav bijis daudz laika, lai kaut ko uzfilmētu, bet es domāju, šodien bija kaut kas jāuztais. Mazliet brīvāks rīts. Redzat, man fonā jaunais Hard Rock kazino. Blakus Mirāžai ceļas. Tas 27. gadā būs gatavs, bet ne par to. Nu, ko, kārtējās viesnīcas ir nomainītas. Bija iespēja padzīvot ļoti skaistā bungalo numuriņā, 3-stāvīgā numuriņā ar personīgo liftu un džakūzi viena numuriņa ietvaros Cosmopolitan viesnīcā. Baigi foršā pieredze, ļoti ērti, bet tagad mēs esam ar roli pārcēlušies uz Palazzo. Venēcijas resortu, tas ir Venetians un Palazzo, arī ļoti, ļoti skaista viesnīca. Likās, Kozmo ir foršāks, bet īstenībā man liekas, ka te ir daudz, daudz skaistāk, kur tieši baseini lejā redzam Palazzo, ja. Baigi skaistā vieta. Jā, kas līdz šim ir bijis? Diezgan daudz cash sesijas, tikko tieši pastījos resultus, es visu dokumentēju resultos, ir aptuveni kaut kādas ap 60 stundām nospēlētām. Kešā, man liekas, ka mazliet mazāk. Un ir plus 7,4 tūkstoši tikai kešā. Nu, diemžēl jāsaka, ka turnīros mīnus ir lielāks. Tur gan ir Bricktowns, 2 lodes 1K Mysteryjā. Tag team uzspēlējām ar manu studentu. Baigi forši, labi, interesanti pieredze, interesants turnīrs. Jā, tas ir turnīrs par $1000 no komandas, un tad pirmajā dienā ir jāizspēlē katram vismaz viena orbīta, un tad mēs ar viņu mainījāmies tur ik pēc stundiņas 2 un izlidojām kaut kad pirmās dienas vidū. Race King pret Ace Jack baigi neveiksmīgi. Tā kā jā, iešu vēl mēģināt VSOP 1K Mysteryju spēlēt. Vienīgais, kas pozitīvais ir bijis, vienu landmark satu iekašoju, tā kā tas arī viss. Bet, jā, cirādāk diezgan daudz grinda. Sieva pie manis bija nedēļu, šodien tieši dodas prom, tā kā biju arī pirmo reizi tādās ekskursijās ap Vegasu, ap Nevadu štatu un Arizonu, izbraucām Route 66, ielikšu kaut kādas bildes, izbraucām Hoover Dambi, redzējām vēl visādas apskates objektus, šovus dažādus redzējām, kas šeit ir uz vietas viesnīcās, Bellagio šovs, Vina šovs, ļoti, ļoti, ļoti skaisti, ārprātīgi profesionāli un tā tālāk. Un, izklaides iespējas ir baigās. Tā kā bija tāds mazliet mazāks grinds pēdējās dienas, tāpēc arī tāds klusums. Var jūs, ka pamazām ierodas tautieši. Kaspars Butāns ir ieradies, jā, atceraties, Kings of Tallinn, main event čempions, satikāmies. Mad Session šodien Klāviņš, taču ierodas, man liekas, ka tieši šovakar gan jau, ka satiksimies. Jā, mēs ar Roli esam visu laiku kopā, arī atceraties, ir bijis streamā pie mums Cingūs, es pat Diega Biksi mūsu, es pat mazliet mazāk sarieku, bet var saprast, viņš ir grindā, arī visu kaut ko mauc un spēlē. Rītvars, jā, Levitate, laikam, ja no mūsu čata, ar viņu mēs diezgan daudz esam kopā, viņš man auto uz vienu dienu piešķīra, ar Teslu sanāca pabraukāt veselu dienu, tur gandrīz 700 km visā tripā pa Nevadu un Arizonu štatu. Tā kā jā, latvieši ierodas pagaida pamazām. Es domāju, ka drīz mēs būsim kuplā skaitā. Pats vēl neesmu izdomājis un izlēms par savu atgriešanās datumu. Izskatās, ka mazliet ilgāk uzkavēšos, tā kā Gačam un Stredisonam sveiciens, un es ceru, ka viss ir kārtībā un streams iet. Jā, karoči pa lielam tā ir, negribas aizbraukt ar pliku pakaļ mājās, gribas vairāk iesaisties tajā kešā. Kaut kādus turnīrus, protams, arī pašūtot. Es ceru, ka kāds kaut kur aizķersies, jā, bet, jūs saprotat, vakar, piemēram, 1K Mystery, ko es spēlēju visu dienu, bija tikai tajā flightā 5000 runneri. Šodien vēl ir 2 flighti pēdējie. Tagad jūs varat iztēloties, kas tie ir par fieldiem, vienkārši kosmiski. Un, protams, ka tur ir jāizbrauc šausmīgi ilgi. Pie tam arī skaroties tur kaut kādus panākumus no džekiem.
Nu, iedomājieties, tur pilns 3 dienas jānomauc, lai tu tur, nezinu, $1000 nopelnītu tādā turnīrā kešņā kaut kā mazliet labāk tas viss rit. Vismaz pagaidām. Tāpēc, jā, skatīšos kaut ko balansēšu starp turnīriem un kešu. Turpmāk tāds ir plāns. Jā, tā kā tā. Šķiet, ka nav īsti baigi citu, ko stāstīt. Ja būs kaut kāds foršs rāns, tad es noteikti vairāk par to Instagramā paziņošu, pastāstīšu. Jā, ziniet, keša ir reāli tāds virpas darbs. Sēdi 10 stundas pacietīgi, gaidi savus spotus vai adžustojies un izmanto pretinieku vājības. Tā kā tur nav nekas tāds baigi interesants, ko gan filmēt. Bet turnīri, protams, dīprans, tas jau pavisam ir arī. Tā kā tā, draugi, davai, baigi, es te aizrunājos, tiekamies. Es te vēl vienu video, starp citu, šobrīd vēl gatavoju vienu dienu kopā ar mani Vegasā par manu rīta rutīnu, par tur, nezinu, ēšanām, par turnīru, kur es eju un tā tālāk. Tā kā tas arī, es ceru, ka drīz publicēsies. Tā kā tā, čau visiem!